piedāvā brīvdienu žurnāls Vakara ziņas. Mēs sāksim ar 9. vietu, un 9. vietā vēlētos runāt par cilvēkiem ar īpašām spējām. Jā, šie cilvēki ar īpašajām spējām, tie visi ir mūsu vakara naglas. Jā. Topošās. Un ja arī jums ir īpašas spējas, tad nāciet pie mums un tās atrādiet. Lūk, pirmie kandidāti. Labdien! Sveikiņi! Kādas ir tās spējas, ar kurām tu esi atnācis uz šejien? Es varu izmantojot harmonikas, spēlēt gan savu degunu, reizē taisīt beatbox, atsevišķi taisīt beatbox un atsevišķi arī spēlēt uz mūsu harmonikām. Tu esi kādreiz mēģinājis ar degunu spēlēt šitās harmonikas, ka tev iesnes? Man īstenībā šodien no rīta pirms nāca, man bija tāds iesnes, uz iekšu varēju, uz āru varēju izpūst gaisu. Bet pēc tam uz iekšu vairs negribējās. Uz iekšu vairs nevarēju, jā. No sākuma mums bija tāds purkšs vienkārši. Un tad tā lieta aizgāja pamazām. Brīnišķīgās vakara ziņas piedāvā sadarbībā ar brīvdienu avīzes vakara ziņas rubrikā vakara nagla. Jā, es domāju, ka tas puisis droši varētu pieteikties uz Latvijas talantiem. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Manuprāt, ne. Nu arī meitenei tur ir ļoti liels potenciāls un nākotne. Jā, jo kurš gan es, ja ne cits. Tieši tā. Nav jāņem kaut kāds player līdzi vai kur garlaicīgi var uzspēlēt. Tad viņi tev izmanto kā tādu vecu lejeru. Labāk būt dzērs. Labāk būt dzērs. Labāk būt dzērs, jā. Raidījumu piedāvā brīvdienu žurnāls Vakara ziņas. Jo katrs ir individualitāte.